Es nezinu, kas ir mans aicinājums. Es nezinu, ar ko man tagad nodarboties. Es nezinu, kas man patīk. Ar šiem jautājumiem bieži es sastopos ar saviem klientiem, un te mēs elementāri nonākam pie tā, kādēļ mūsu zemapziņa nespēja noturēties pie kaut kā konkrēti viena. Tāpēc, kad 12 gadus kā minimums jūsu zemapziņa ir skaldīta pa 45 minūtēm. No sākuma jūs sākat kaut kā iedziļināties kaut kādā matemātikas tēmā, jums izrauj ārā un saka, davai tagad skriesi. Pēc tam esi paskrējis, esi iesildījies, tagad tev izrauj no šitā te ārā un saka, tagad davai raksti domrakstu. Piespiedu kārtā zemapziņa tiek raustīta pa 45 minūtēm. Un tagad mūsu laikā, kas vēl ir bīstami? Bīstami ir šortiņi. Šortiņi, iedomājieties, ir saskaldīti par minūtē, un cilvēks vispār pēc tam nesaprot, ko viņš vispār grib. Agrāk bija pavisam vienkārši. Ir meistars, tu izskolojies vienā arodā pie šī meistara, un šajā arodā tu kļūsti vislabākais. Bet tagad cilvēki ir cietuši ar šo te vīrusu, viņu smadzeņu darbība ir traucēta. Un šie traucējumi liek tevis šodien, šeit un tagad, pieaugušā vecumā, nesaprast, ko īstenībā tu gribi. Un ir tā iekšējā vēlme, es varbūt pamēģināšu kripto, es varbūt pamēģināšu ieguldīt dzīvokļos, es varbūt pamēģināšu būt celtnieks, es varbūt pamēģināšu būt galdnieks, es varbūt gribu nodarboties ar mežiem. Un visu laiku šitas te iet cauri, jo to iepriekš zemapziņa ir skaldīta. Bet kamēr jūs nenodarbosieties ar konkrētu vienu lietu, vienu nodarbošanos, vienu produktu, vienu pakalpojumu, jūs nevarēsiet nopelnīt naudu, jo elementāri jūs šajā te lietā nebūsiet vislabākie. Jūs būsiet kāpuši vairākos kalnos vienlaicīgi.